Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim centrālapkuras plīti Rosina. Tās kopējā jauda ir 10 kW, kas sadalās 7 kW ir tieši ūdenim, tātad centrālapkuras sistēmai, un 3 kW ir, ko pati plīts izdala istabā. Šī plīts ir ideāla priekš dzīvokļiem vai mazām mājām. Sāksim ar plīts virsmu. Tā ir izgatavota pilnībā visa no tērauda. Tērauda plusi ir tādi, ka nav vajadzīga gatavošana uz tiešas uguns. Šeit var likt mierīgi katliņus un sākt jau gatavot, pat neizņemot riņķi. Bet, ja vēlaties gatavot uz tiešas uguns, tad arī ir opcija izņemt šo riņķi un gatavot tā. Pati virsma ir 6 mm bieza un tā ir 3 daļās. Šī būs gatavošanas procesā karstākā, šī vidēji un šī jau tā kā vēsāka, drīzāk ēdienu sildīšanai. Zem virsmas arī daļēji slēpjās siltummainis. Noņemot virsmu, mēs varam redzēt, kā šis siltummainis strādā. Tātad tas iet gan gar virsmu, gan arī pašā dekamerā. Šeit arī rit ūdens cauri, kas tiek sasildīts no pašas kurināšanas malkas plīts, un pēc tam jau aiziet uz radiatoriem, siltajām grīdām vai jebkuru citu centrālapkuras sistēmai pieslēdzamo iekārtu. Šeit nedaudz pastāstīšu par šo izvelkumu aizbīdni. Kad tas ir izvilkts, tad šī daļa tiek aiztaisīta, kas nozīmē, ka dūmi nevis ies caur šejieni, bet gan būs spiesti iet caur apakšu, caur cepeškrāsni un šeit ārā pa dūmani. Tātad, kad jūs iekursiet plīti, jūs viņu atstāsiet vaļā, lai ir lielāka vilkme, bet, kad jau jūs vēlēsieties pievienot pašu cepeškrāsni, tad jūs to atvilksiet vaļā un cepeškrāsnes tiks sildīta no apakšas. Protams, to arī var atstāt vidus pozīcijā, tādējādi gan sildot cepeškrāsnes augšu, gan arī apakšu. Runājot par dūmadu, tas ir 130 mm diametrā un šai plītī iznāk tikai no labās puses. Priekšā malkas plītī ir atrodams kromēts rokturis, ko var izmantot gan dvieļu pakāršanai, gan arī izvēlēties specifisku āķīti, var pakārt pannas un katlus. Pati plīts ir pieejama vienā krāsā, šādā te matēta melnā ar pelēkiem akcentiem. Tālāk jau apskatīsim malkas plīts dekameru. Sāksim ar tās durtiņām. Tās ir izgatavotas no tērauda. Tajās ir dekameras stikliņš, rokturis ir kromēts, un šeit ir sekundārā gaisa padeve, un šeit ir primārā. Ar šīm te gaisa padevēm var kontrolēt gaisu, kas pieplūst pašai dekamerai, tādējādi arī kontrolējot uguns intensitāti un arī attīstīto jaudu gan uz siltummaini, gan uz virsmu, gan arī uz cepeškrāsni. Atverot pašu dekameru, varam redzēt, ka tā ir labi noblīvēta. Ļoti patīkami redzēt, ka degaukla gan izmantot pašās durvīs, gan arī aiz stikliņa. It īpaši tas ir parocīgi tieši pirmajā uguns sākšanas reizē, kad skurstenis vēl ir vēss, tad dekamerā var rasties šie dūmi, un šajā gadījumā tie neieplūdīs istabā. Runājot jau par pašu dekameru, kā jau, kad noņēmām virsmu, varam redzēt pašu siltummaini. Tālāk aiz siltummaiņa ir šamota ķieģeļi. Visas šīs detaļas ir nomaināmas un arī pieejamas. Tālāk ir čuguna reste, kas arī ir nomaināma detaļa. Tālāk jau par dekameras ietilpību. Siltummainis nedaudz varbūt traucē ietilpībai, bet jebkurā gadījumā malka līdz 39–40 cm šeit ieiet salīdzinoši vienkārši. Tālāk jau, ja mēs skatāmies, teiksim, slīpā virzienā, tad tie ir kādi 45 cm. Tālāk jau, kas notiek ar pelniem, kad pelni izbirst cauri čugunu restē, kā minēja, šī ir pelnu atvilkne. Tā ir salīdzinoši ietilpīga. Tālāk jau par pašu cepeškrāsni, jau par šo te vārstu runājām.
Tagad vairāk par dekameras durvīm. Tās ir izgatavotas no tērauda. Šeit ir cepeškrāsnes stikls. Atverot cepeškrāsni, varam redzēt, kad šis te stikls ir noblīvēts. Pašas cepeškrāsnes durvis nav, bet cepeškrāsnes pati ir ļoti ietilpīga. Tai diemžēl nenāk plaukti, bet ietilpība ir tiešām iespaidīga, un šeit jau var salikt vairākas pannas, ja atrod veidu, kā tās salikt vienu uz otras. Esam nonākuši pie pēdējās plīts detaļas, kas ir malkas glabātuve. Protams, šeit var glabāt jebko, pannas, katlus, ko jūs vēlaties. Tālāk jau nonākam līdz plīts aizmugurei, un šeit arī varam redzēt paralēli abus siltummaiņa galus. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par malkas plīti Rosina. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem kontaktu sadaļā ceplis.eu. Ja vēlaties apskatīties šo centrāla apkurses plīts modeli vai kādu citu klātienē, droši sazinieties ar mums, un ir iespēja netālu no Spunķciema apskatīt visus modeļus klātienē un saņemt konsultāciju. Līdz nākamajai reizei, un lai siltums kadrās mājās!